Kartons TV Džuņuka sērijas otro daļu. Tā kā setups pa lielam būs tā, ka tur diezgan būs kaut kas pamērījies, un būs arī kaut kas jauns. Nāks klāt vēl tur, un es domāju, ka tad no točni pieņemsim, uztaisot to visu projektu. Jābūt baigā bombiņu kopā aizstādus, es domāju, un kaut kā tās tālāk sērija. Jūs šeit domājat, vai es neesmu atmeties, tad atbildi ir nē. Atmeties es neesmu, un arī netaisos atmesties, viss top, vai lēnām, vai citreiz ātrāk, bet tā kā tik pa laikam viss kaut kas pamainās, setupā tā tālāk, un arī pārdāju savu ikdienas aparātu. Viņam stāvēs šobrīd iekšā BigBlocks pie AGO 125, un būs baigā tēma arī, tā kā arī tur laikas aiziet mazliet nauda. Bet, cik tā nauda ir, tik arī Džuņukam būvē, un visu kaut ko pamainu, izdomā jaunu, un tā tālāk, un tā kā atmeties neesmu, viss notiek, viss būs, un... Kā jūs redzat, visi karteri ir izjaukti, viss kloķis ir izņemts, ko darīšu. Jāmēģina špiļkas dabūt visas ārā, jo te nāks vietā citas špiļkas. Vēl bišķiņu varbūt saslīpēšu šeit šito te vietu, kas nāk iekšpusē, lai, viņš sajiet vieglāk, foršāk ar cilindru, un te viss tā forši tā strādā. Nezinu, cik viegli nāks ārā tā špiļkas, ceru, ka viegli, ka nebūs šausmīgi jāpisas un ka beigās kādu vēl nenolauzīšu. Tas, tad, kas vēl ir, tur viss detaļas, viss ir noņemtās. Tev Sports Pro kā divas pārdevu, un RMS kloķīt arī pārdevu. Nāks cits kloķis, pagaidām vēl neteikšu kāds, tā kā atnāks parādīšu, un nāks virsū reisingas stāvēs. Plasmas ir jau notīrīta, otrs vēl nav, bet šis jau ir ar 240 papīru, tālāk pēc tam slaidīšu ar 500 papīru, un tad vēl ies pāri. Kaut kādu bišķiņu vēl smalkāku, kaut kādu 800 un iespējams arī pēc tam ar 1500 pāri, lai nav viņš, kā saka, tādā apelsīniņā pēc tam, ka nokrāsos. Ir vēl vietas, kur ir tādi kaseki, bet tur būs jāpiešpaktelē un būs viss. Jaunas ručkas Džuņukam. Tādas vidēji cietas, bet, es domāju, ka būs normāls. Tad sarkanajiem neko pagriezieni aizmugurē jauni. Plasmas aizmugurēs viens, otrs, kāpēc viņi savādākās krāsās, tāpēc, ka tāpat viss tiks krāsot, tāpēc viņiem vienkārši lētākos piedāvājums palielam. Tā kā mums ir viena puse, un kura būs otra puse, bet šeit man nenāk atslēga, tāda oriģināla vairāk nav man, kā nāk oriģināla tā. Un tad šeit aiztaisīšu visu ciet smuki, un būs pa zolīdo. Šeit tas jānogriež būs tas gals, jo man pilnā gabalā neiet ar plasmas.
pa lielumu es esmu noņēmis. Es tāds ir šādi. Šitā te blīva ir no MK2 cilindra. Vajadzēs vēl ņemt šitās te vietas. Pēc tam ar smalkāku visu. Jo smalkāks, jo labāks viņš būs pēc tam gala rezultātā. Nu, uz acīs tur nevarēs pateikt, vai tur ir šitā trupš vai tur glutas izmaiņas baigās. Nekādas nebūs. Bet, motors ir patīkamāk ar to, ka viņam būs vieglāk plūsma, nebūs tāds rupšs. Šeit taisīt ir atslēga caurums, šobrīd te ir špaktele, bet tā špaktele nekādā gadījumā neliek, kā pieņemsim to caurumu visu pilnu ar špakteli, viņš pēc tam no vibrācijas tā špaktele izskatīs ārā. Tāpēc, kur ir ielīmēta no sākuma šķiedra, un tad špaktele ir tikai pāri kā finišs rezultāts pa lielam tā. Ja jūs līmēsiet visu, viņš izskatīs pēc laika, un tad būs sapists viss darbs pa lielam kaut kā tā. Noslīpēs vēl šito, šobrīd iet ar kaut kādu, man liekas, normāli 28 papīru. Saslīpēs šeit visu, tad vēl visu to, un tad jau atkal pakāpeniski ņems uz smalkāku. Un tad jau varēs pūst grunti. Krāsu arī es esmu dabūjis. Samaksāju pa krāsu laku un cietinātāju 16 eiro. Tā kā krāsiņa būs video konžiņa. Un kaut kā tā, plus mīnus pagaidām ir rādījuši kāda krāsa. Bet tad, kad būs nokrāsots, tad jūs jau redzēsiet. Tik tālu jau noslīpēs aizmugurēs plasmas. Šādi te līdz plikam plasmasam. Slīpēju ar gaisa slīpmašīnu, šobrīd 180 papīrs. Un tad, kā nolaidīs ar šito, tad ies pāri ar vēl smalkākiem, un tad vēl smalkākiem, un tad tikai gruntēs. Nevar tā prosti tā ķipa uzlaist. Labi, it kā jau teorētiski var, bet viņam nebūs tas atspīdums ir daudz. Un galvenais ir neatstāt kā šitā te, pieņemsim, te ir krāsa, te nav krāsa, te būs krāsa kāpes, tad pēc tam. Un to visu varēs just. Vārds mums būs ar grunti. Šitā otrā gančpa. Kā tā plus minus ir. Es jau uzpūšu vēl. Lielam nokrāsojos plasmasus. Šāds tas krāsojums. Diezgan solīdi, patīk. Un. Sācis jau esmu dizainu. Dizains pa lielam jau ir šitā. Tiku priekša. Tā sazīmēt. Kaut kā izstās. Un kur turpinās šeit arī vēl. Viss notiek. Un kaut kā tā plus mīnus. Tik tāli ir. Daudz vēl ir ko darīt. Šitas te, lai sazīmētu to plasmas. Un šito plus mīnus kaut 4 stundas aizgāja. Tik kaut kā tā. Šitā viņš arī šobrīd izstās. Es domāju, ka būs ir jākonči. Nezinu, ko tu sāki ierakst komentārā. Priekšā ir pabeigts tik daudz, kur vecā priekša un kur ir jaunā. Un arī, kur otra pusi ir pabeigta. Kur ir jaunā priekša un kur vecā. Viņa ķipa tā kaut kā izstās. Parādīšanas āra, aptuveni. Kaut kā tā plus mīnus. Ierakst komentārā, kur tu patīk labāk. Jaunā priekšā vai vecā. Protams, te vēl nav lāka virsū. Un šeit arī vēl nav lāka virsū. Bet, kaut kā tā plus mīnus jau ir. Plasmas ir pabeigti, ir uzlakoti, un izstās diezgan zoidi, man patīk. Nezinu, ierakst komentārā, kā tev patīk. Dzīvē, protams, izstās daudz skaistāk. Telefonā tā baigi nevar pateikt. Pats salons, un priekšējais plasmas. Kaut kā tā. Kaut ko var pateikt, ko nevar, bet viņi ir ridīgi spīdīgi. Tā kā kaut kā tā plus mīnus. No tehniskās daļas, kas vēl ir palicis, man nav aizmugurējā lampa. Man nav. Un. Vēl man vajag aķīti nopirkt. Un nopirkt, ja nemaldos, 2 slēdžus. Jā, man liekas, ka 2 slēdžus. Tad kā sanāk, man nāks. Tad būs izslāpēšana. Te būs
gaismas, kur ieslēgsies priekšā un aizmugurējā. Tad šeit man ir slēdzis jau iebūvēts, tas būs priekš šitā te dačika. Tad man vajag vēl viens slēdzi ietaisīt. Un kaut kā tā plasmīnas. Tā, reku pats žuņuks ir. Šis tas kaut kas sadarīts ir, es nezinu, cik tālus jūs pagājušajā vidikā redzējāt, vai neatceros. Ir lampa, iektonē iekšā ledstrīpu, tad reku pagrieziens notonēju, ručkas ir, tad ir plasmas, viss ir gatavi. Viņš šobrīd ir, reku te viss satīt iekšā, lai viņš, zin kā stāvot garžā, viņi tur nespūdēs. Un tā, un jā, kaut kas motoram ir sapirkts, bet, vēl daudz kas trūkst, teiksim tā, un jā, pamazām jau kaut kas notiek. Tā, ka izjaucu divus beņģus, tāpēc, ka manējā švamma bija beigta, paņēmu citu švammi, un nāks virsū, es mēģināšu pats pāršūt, nezinu, kā man sanāks. Man ir, ka sagriezts oriģinālais, cipa tas pārvalkus, un no tā ir doma uzšūt Alkantāras cipa pārvalku. It kā jā, viņš laidīs cauri mitrumu, bet tā, kā netaisos baigi braukt pa tur lietainiem laikiem. Līdz ar to tas Alkantāras, domāju, ka viņš tur iztīsies labi. Cipa vēl ar ziliem dieziņiem, un cipa to kubiku dizainu ir doma taisīt, nezinu, kā man tas sanāks, bet, kaut ko mēģināšu pa lielam.